Šis ir īs apskats par insulīnu un liekā svara saistību. Daudz domā, ka par insulīnu jāuztraucās tikai tad, ja ir diabēts, vai ne? Bet patiesībā šis hormons ietekmē mūsu enerģiju, sajūtas un, protams, arī svaru. Tātad, pirmais. Kā tam visam būtu ideāli jāstrādā? Iedomājieties, jūs pēdat, un jūsu ķermenis izdala insulīnu. Tas ir kā tāds enerģijas kurjers. Tā darbs ir vienkārši paņemt cukuru no asinīm un nogādāt to šūnās, lai jums būtu spēks. Kad tas izdarīts, insulīna līmenis atkal normalizējas. Viss kārtībā. Bet otrais punkts. Kas notiek, ja šī sistēma, teiksim tā, salūst? To sauc par insulīna rezistenci. Jūs atkal pēdat, bet jūsu šūnas šo kurjeru vairs vienkārši nedzird. Tās neatver durvis. Un te rodas tas paradoks. Lai gan asinīs enerģijas ir pārpārēm, šūnas burtiski badā. Tāpēc jūs jūtaties izsalcis, noguris, kamēr ķermenis to neizmantoto enerģiju liek malā. Jā, tauku rezervēs. Un visbeidzot, trešais, kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo te sākas tāds kā apburtais loks. Kad šūnas nereaģē, ķermenis kļūdaini nodomā, ka insulīna trūkst, un ko tas dara? Sāk ražot to vēl vairāk. Rezultātā insulīna līmenis var uzkāpt pat 5–7 reizes augstāk par normu, kas liek ķermenim vēl aktīvāk uzkrāt taukus. Bet, un te ir tā labā ziņa, šo līdzsvaru ir iespējams atjaunot. Tas ir pilnībā sasniedzams ceļš atpakaļ pie enerģijas un veselīga svara, it īpaši ar pārdomātu un drošu pieeju, kāda ir, piemēram, ketomētika.